Esiet sveicināti Perfection 86 kanālā. Šodien tāda spontānā ideja, kur vakarā radās. Un šodien aizbrauksim uz ledu pabraukt. Kamēr vēl īstenībā Liepājā ir kaut cik sniegs un ledus, jo mums te soli plus. Kā jau vienmēr daudz ziniet, tad Liepājā ziema ir ļoti reti. Un ko mēs darīsim? Šodien viss savāksies un brauks kur no Režiem, kur bez. Es aizbraukšu ar Nissanu, kuram it kā pērkot teica, kad ir 600 zirgi. Neesmu pats pārbaudījis, bet, ticēsim, kad ir, vajadzētu jau tā būt. Paprojus to, bet, protams, kad viņam ir, super lētas ziemens. Jo man tikai vajadzēja nopirkt viņas priekš vienreiz pat rasīt izbraukt. Tad redzēsim, ko viņš uz ledu dara. Un ejam apstīties īstenībā, ko Arčs dara, jo viņš mēģina piedarbināt bīteri, kurš nav darbināts no vasaras. Labrīt. Labrīt. Ko tu dari? Jums pat ir eļļa līmenī. Es nezinu, ko viņš dara. Es nezinu, vai vispār tas ir vajadzīgs. Šitā mašīna tad no vasaras stāv, viņa reāli nav aiztikt un īsti nevar atcerēties, kas viņai bija. Viņa tika nomesta, tāpēc, ka negāja, vai vienkārši pa viņu visu aizmirs. Tad mēģināsim atdzīvināt un paklausīsies, kas tur ir, kas tur nav. Citas mašīnas bez aķīšu nelas, tikai būs. Šitā ir aķīts. Viņa aizmira? Jā. Okay. Tas mēs gribam apsēsties priekšā. Viss beņķis sasals slapš. Bet nav jau varianti. Bišķi lodziņš vajag. Tagad pabrauks, izžūs. Kā tu nospērs man pagriezienu? Un atstājis ieslēgt. Un tagad nedaudz pārtrauksim video. Gribētu pateikt lielo paldies mūsu atbalstītājiem. Un tie, protams, ir Car Vertical. Kā jūs visi zināt, Car Vertical ir tāda vietne, kur jūs varat pārbaudīt jūsu nākošās automašīnas vēsturi. Vai arī esošās, ja jums interesē viņas vēsturi. Un šajā vietnē jūs varat ievadīt savu vinkodu un jums parādīs, vai automašīnai ir bijis koriģēts noskrējiens, vai automašīna iespējams ir bijusi kādā lielā vai mazā avārijā, vai arī strādājusi par taks, vai vēl joprojām kāds nav nomaksājis līzingu par viņu, bet ir jau pārdevis jums. Šoreiz parādīsim tādu piemēru, ievadot šī Mercedes vinkodu. Tad, kā jūs redzat, tad diezgan nopietns aparāts, tas ir S63, jā. Bet, ko mēs redzam, automašīna izskatās, kad ir pirkta jauna Latvijā, viss ir kārtībā, kāds braucis 3-4 gadus, un tad saprats, vajadzētu pārdot. Un ko viņš izdara? Viņš paņem notīna apakaļ atkal uz jaunu, pat vēl mazāk nekā viņš nopirka viņu. Un brauc atkal nākošais cilvēks priecājās par savu jaunu automašīnu. Diezgan nesen ir bijusi sist, 20-30 tūkstoši, bet labi zinot automašīnas, cik šīs ir rets un detaļas maksā lielu naudu, tad tā izmaksas ir liela, bet gan tas bija to vērts, jo redzam bildēs, kad sasist nebija nemaz tik daudz. Izmantojot man atlaižu kodu Perfection 86 vai spiediet apakšā uz linku, un jūs vēl saņemsiet 20% atlaidi. Vai jau pus bāka vēl ir? Teikt, ka viņš rāda pareizi, bet labi. Tas nozīmē, ka viņam ir aķīts pilnīgi beigts, jo viņš savāc visu elektrību un nedod cauri. Jā, tikai noteikti, ka tev vajag... Nav pareizi mīnus, man liekas. Tev vajag meklēt, vai likt pa taisno, jo būsters tagad no tejienas laiž uz turien elektrību cauri visu mašīnu. Bet, kad es zinu pēc pieredzes, tad jā, aķīts ir galīgi beigts arī varbūt. Īstenībā bija tāds gadījums Īrijā, kad es nopirku mašīnu, kur teica, ka motors ir noklemējis 3 litrīgais 46 benzīns. Aizbrauc arī pieliek būsteru visu un piepīpājamos un neko. Vienkārši klikšķi tikai. Izrādās, tas akumulators bija tik tukšs, kad viņš pilnīgi neko nelaida cauri tālāk. Ielika jaunu aķīti un sitien viss pielec un viss notiek. Tā arī var būt. Tā arī spogu nopīzdot, tagad jau kādam pietrūka. Gan jau raivs, jo vienmēr šitos te mums. Bļo, viņš tagad deg nevar izslēgt. Ņems no kādu citu. Esam atliks apakš. Karač sanāk. Tik pieņemts lēmums, kad to bīteri nebūs. Tas ieziemojies. Lai stāv, ņem šito labāk. Uz sitienu pielec. Tā kā jā, brauksim uz šito. Un tad jau redzēs, kas tur būs. Viss jau blīgi sāk snikt, nezinu, vai jūs varat redzēt.
Bet konkrēti ziema Liepājā sākās šodien. Man īstenībā, kamēr mēs pirms brauciena jāizdomā, ko šeit varētu uzlikt. Jo tur ir caurums apakšā. Lai neiero kaut kādu sniegu iekšā, bet viņš vispār var caur gaisa filtru. Nu tā, dosimies ceļā. Skatīsimies īstenībā, kāds mums piedzīvojums šodien sanāks. Īstenībā sajūta ir tāda, ka es brauktu ar ritīgāko drift mašīnu, jo te viss šitās skaņas, kas viņai ir, viss tas klukšķoņu visā ātrumā ieliek tāds pret metālu, tā kāds ir tās viss tā kratīšanās. Nu viss, karoči, atgādina to, ka tāda sajūta, ka šitai mašīnai nebūtu ziela jābūt, bet viņa ir ritīgā drift sacensība mašīna tikai. Bet nē, viss ir legāli. Tā kā maucam. Pielējām pilnu bāku viršos, kur īstenībā būtu forši kādreiz nosponsorēt degvielu, ne? Jā, visiem. Jā, ja jūs skatās, droši. Droši piesakieties. Un laidīsim. Pagaidīs vēl kaut ko. Nu, kāds sajūta? Es nezinu, karsts tik vēl. Karsts? Kāpēc karsts? Šis iekšā bija. Šitas zirīgi cepīgi. Tu garši sadrauties. Nu jā. Šis vienkārši negrib nogremdēt tās pakas. Tas točin. Tāpēc jau es būšu tāds ļoti piesardzīgs. Vairāk pastīšos, kā puikas gāzē. Un tad būs jau labi. Būs jau labi, jā. Tā, brauksim skatīties. Īstenībā diezgan tāds silts ir. Pat slapš, jo, ne? Bišķi, jā. -2. -2. Pat slapš. Bet tā ir Liepāja. Tas ir normāli. Jā. Nu, kaut kā tā mums tā. Vai tu to vārdu nenospīci? Piesakojot Roberts Vītols YouTube kanālam. Tas pat taisnīgā vienmēr. Kaut kur brauc. Viņš nekad aizskatās. Viņš iedomājas, viņš brauc un dara. Tas ir naglām, ne? No liela. Viņam jau, jā. Viņam jau te Michelin parkūr. Nu jā. Tam jau ir riepas vismaz. Es teicu, ka brauc, un tur ar ceturtojas visur varēja izbraukt. Nopietni? Jā, viņu ritīgi var. Bet forši man patīk šeit ceļi. Nezinu, kā tev tur kratījā. Man vajag grūti, ritīgi. Tā kā bez amortizātora. Tik kapitāli bija tie ceļi. Jā, tādā ziņā ir. Jā, pats ar tādiem naglām. Tad žēl bija skatīties, kā priekšējās lampas visu laiku šis. Jā. Liekas, ka viņš tūlīt izkritīs. Jā? Viņam, es domāju, sūtīs pabūt. Es, ka braucējiem esmu negrāna.
es saprotu, kad ir nagla. Tagad pa asfaltu. Jā, neko teikt. Bet īstenībā, ja runājam pa Nissan, tad ir ļoti prikolīgi, bet sēdvieta man kā tā ir ļoti nērta. Nu, priekš manīm vismaz vajadzētu bišķi savādāk beņķi un stūras novietojumu. Un jauda ir liela, bet varētu īstenībā forši viņu pabraukt. Ja, protams, māk. Bet tā viss cieņa, rīdīgi krut mašīna. Tā kā, jā, baigi forši tikai visi cauri nosvīts, tā kā būtu skrējis. Un pirmos kaut kāds 6 apuļus, protams, kā aizmirst kameru ieslēgt. Neko darīt, tāpēc tik maz būs tie apuļu laiki. Ir vēl labākā. Bet silti. Viņa ir labi. Taču es esmu nosvīts, man ar tādu apakšā. Vajag labi, iekšā tur ir karstums. Kā izstās ir ātrums? Nē, vispār nē. Mēs gribējām tevi ķert, bet pazūdi. Man nē, paldies. Es tur cīnos par savu dzīvību, visu laiku stūrēju. Bet tā ir it kā forši. Man vairāk laikam patīk taisīt. Nekā plēst. Jā, man šēl vienmērīgi. Easy. Tur, ko liek tur ir? Pasauli nav tik viegli. Tāds ritms jāuzņem, jāieskrienā. Sotak pa lēdu. Ar atļautu ātrumu. Sānslīdai kontrolētā. Jā. Ridīgi forši, tu brauc tā ērti, un man ir tagad bez amortizatoriem, un viss kratās. Viņš ir ciets? Viņš tagad drift mašīna, viņam viss pārslēdz ir dzels. Viņš pildīgi, mēs braucam tur apkārt, man grib lūgt, tu pakrīt, viņš izkratījās. Pildīgi. Jau viss ir pilšnetē paredzēts šitādam. Nu jā, man jau viņš ir pilnīgi kokā. Bet nu tā normāli, viņš ir. Bet viņam jau jaudi ir diezgan nešķi. Es tajā trešo visu laiku, man pat kaut kur ierauka, nu, tajos kukūriņos trešo izbrauc ārā tā padā. Viņam ir no E46 M3 pār. Kas no E46? E46 M3 pār, kas trešinēs. Jā, varētu būt tās jaudīs stipras pār. Nākošais ir šitāds te, dīzelens. Tā ir vēl lielāks ņūtons ar uztaisīt. Parastiem turbovikiem tā ir šķīgāvā. Jā, un aizmugurē viņam tas saregulētais, viņš tā kā mentinātais drifts tagad ir. Jā, un tā ir pilnīgi ciet. Kas tas tāds priekšmē? Quattro! Kurā vietā? Netiek kaut kā. Jāsāk dzirties, ka vajag vienkārši. Jā. Man parasti tā man trenīs, lai pračus tiek man jau izspār ir viss brīdis. Pēc tam jau pēc trešām, jā. Tādā apmēram. Vailu nav manas citiem. Tādā ātrumā, lai man viss
mazo lecus labi nokrikšķēji. Robim ir viennozīmīgi labāks skanošās žurka, kādi vispār dzirdēt. Viņi vienkārši cik pietrūks viņai blow-off skaņu un to visi domā, ka tā ir turbomašīna. Nenormālīgi labi, tiešām tā ir superīgākā žurka, kādi dzirdēt. Robi, viss sniegā vienkārši. Tikko Robs grīz atvadījās savas mašīnas. Nu, kāda bija sajūta, ka nāk 3 virsū? Es gribēju tādu kādru uzlikt un tad iebraukt uz tā jankā. Bet, nu, zin kā, nav nāšu bišķiņi tā grūti bija sacēst. Tas nejāk īstenībā. Nu, jā. Izcauj. Bet kādrs bija labs, ko? Jā. Tā arī viss kārtībā. Pastīsies, ko mums te viens otrs raulists māk ap likām riepām. Pret spalvu! Es biju izdomāju virzēt samainīt āderi. Izskatās, ka drīz ledus beigsies. Vietām jau ūdens sāk nākt.
noteikti ļoti sen neredzēts skats, ka tik daudz no Granten Racing Team komā brauc kaut kur. Tā kā, jā, šis tāds retais gadījums pēc ilgām laikiem sanāca īstenībā, bet rītīgi labs. Šīs dienas piedzīvojums beidzies, pārējie aizbrauc vēl braukāt. Es atbraucu apakaļ, jo ar šo automašīnu, bija nebūs kā dailīs. Diezgan pagrūti braukt un nedaudz pēc degvielas iekšā arī nes, bet tas ir viss kārtībā. Tādas tās mašīnas ir paredzētas bliežamās. Tā kā jā, bet cerams, ka jums patīk to, ko redzējāt. Bieži mums nesanāk iefilmēt tādas lietas, jo pēdējā laikā kaut kā maz to sanāk laika nodarboties. Ņemiet pa labu! Davai, tiekamies nākušajā sērijā. Čau!